Mēs esam saņēmuši lūgumu palīdzēt 9 gadus vecajam sunim Riksim, kā arī 11 kaķiem, kuri dzīvo saimniecībā, kas redzam man aiz muguras. Viņa saimnieks, diemžēl, ir aizgājis Viņsaulē, un pat labāk dzīvnieki īsti nevienam nav vajadzīgi, tamdēļ tiek meklēti jauni saimnieki un jaunas mājas. Vērsos tāpēc, ka sunim nav kur palikt. Patversme neņem, nesot vietas. Skaidrīte katru dienu mēro ceļu no Viesītes uz saimniecību Elkšņu pagastā. Tie ir vismaz 8 kilometri. Tur viņa aprūpē sava bijušā dzīvesbiedra dzīvniekus. Es pie viņa arī pārsvarā dzīvoju. Dārzu turēju, lopus baroju viņam. Janvārī saimnieks devās Viņsaulē, tā kā pāris savas attiecības juridiski nebija sakārtojis un saimniecībai būs citi mantinieki, Skaidrīte pārcēlusies uz dzīvokli Viesītē. Es savu suni paņēmu pie sevis, viņa sunīts paliek. Un cik tādu kaķīšu šeit ir? Kādi 10, bet visi pārsvarā ir runcīši. Ziemas periodā kaķu rīcībā ir mirušā saimnieka 2-stāvu māja. Dzīvnieku tiešām ir daudz. Pelēci, čupiņa! Lūdzu, čupiņa! Čupiņa! Ja kaķiem vēl ir nosacīts silts patvērums, tad suns mājās vairs netiek laists arī ziemas spelgonī. Filmēšanas grupas ierašanās brīdī Riksis tiek piesiets ķēdē. Ikdienā gan viņš skraida brīvi. Suņa naktsmītne ir siena rullis. Viņam kā būda sanāk. Es viņam vidū speciāli izplēsu, un tad viņš tur guļ. Mājlopus, kas turēti saimniecībā, Sarmīte pārdevusi. Vienīgais, kas palicis nenokārtots, ir mājdzīvnieku jautājums. Skaidrīte savā dzīvoklī tos uzņemt nevar, tāpēc meklējusi palīdzību pašvaldībā. Viesītes pašvaldībā teica, ka tas nav viņu interesēs. Ja viņš būtu vientuļais savādāk. Un viss atbilde bija Viesītē. Jēkabpilī vispār es netiku nekur. Es tikai dabūju atstāt iesniegumu pašvaldībā. Atstāju kaut kādā otrdienā vai trešdienā iesniegumu, piekdien zvanīja no dzīvnieku patversmes Jēkabpils, teica, mēs pirmdien dosim ziņu. Es speciāli svētdienu sarunāju, lai iztīra, lai var iebraukt. Vairāk viņi nav zvanījuši. Sarmīte atzīst, ka ir izmisumā, jo nezina, ko iesākt ar lauku mājās palikušajiem dzīvniekiem. Nav citas iespējas. Tagad sāku slimot. Žēl. Ja liek slimnīcā vai kā, kas ar viņiem paliek? Par dzīvnieku likteni Elkšņu pagasta saimniecībā Viesītes pilsētas pārvaldes vadītāja kameras priekšā runāt nevēlas, taču telefoniski viņa skaidro. Sieviete iesniegumu rakstīs pašvaldībā 3. februārī. Es te tikai sapratu, ka cilvēks vēršas, viņam ir vajadzīga palīdzība, bet ka tie ir klaiņojoši dzīvnieki, tas nevienā brīdī netika apspriests. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka dzīvnieks, kas palicis bez pajumtes un īpašnieka aprūpes, uzskatāms par klaiņojošu. Par šādu dzīvnieku nekvējoties jāziņo pašvaldībai. Savukārt pašvaldībai jāorganizē klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu. Un, ja nepieciešams, arī eitanāzija. Taču šajā gadījumā pašvaldība neuzskata, ka Riksis un 11 kaķi būtu klaiņojoši dzīvnieki. Ja cilvēkiem bija ģimene, tātad dzīvnieki, kas bija ģimenē, tātad viņi piederēja kādam vienam cilvēkam vai arī šiem abiem cilvēkiem. Tādas nianses es neizskatīju, tātad, ja cilvēkiem ir piederējuši šie dzīvnieki, dzīvojuši pie viņiem ģimenē, tātad šie dzīvnieki tikpat labi pieder arī viņai. Pašvaldībā Skaidrītei iedevuši Jēkabpils dzīvnieku patversmes kontaktus, taču vieta dzīvniekiem tur nav atradusies. Patversmē uzskata, ka par mirušā cilvēka dzīvniekiem vispirms atbildība jāuzņemas viņa dzīvesbiedrei Skaidrītei un īpašuma mantiniekiem. Kāpēc patversmē ir jāuzņemās šī te atbildība par īpašnieku kaķiem, suņiem? Vai patversmē ir jābūt šeit vietai, kur šos nevienam nevajadzīgos kaķus vai iemidzina? Tas arī tā kā īsti nav. Primāri, manuprāt, tā ir šī mājdzīvnieka īpašnieka atbildība. Tā normālā izvēle paņemt šo mājdzīvnieku pie sevis rūpēties. Ja tādu iespēju nav dažādāku apstākļu dēļ, kas var būt, tad ir otra opcija šis vetārsts un dzīvnieku iemidzināšana. Jēkabpils dzīvnieku patversmē pat laban ir 24 suņi un vairāk nekā 70 kaķu.
Mirušu cilvēku mājdzīvniekus patversme pieņem tikai tad, ja nav neviena, kas par tiem var parūpēties. Ja laukos vientuļš cilvēks nomirst, un viņam nav nekādu radinieku, nekādu mantinieku, tādā gadījumā šis persona, kura konstatē šo vientuļā cilvēka nāvi, viņa attiecīgi sazinās ar pašvaldības sociālo darbinieku vai nodod šo informāciju pašvaldības policijai, valsts policijai, un tādā gadījumā mēs šos mājdzīvniekus paņemam. Savukārt, otrs stāsts, ja šis vientuļais cilvēks nomirst, bet viņam ir radinieki, kuri pretendē uz šo mantojumu, tad viņiem, šiem radiniekiem, ir jāparūpēs par šiem mājdzīvniekiem. Manuprāt, nevar atteikties no kaut kā no mājdzīvniekiem tā vienkārši. Skaidrīta nav gatava dzīvniekus iemidzināt un ļoti cer, ka ar 4. studijas starpniecību 9 gadus vecajam Riksim atradīsies jaunas mājas kādā Latvijas saimniecībā. Suns labi sadzīvo ar lopiem un ir kārtīgs mājas sargs. Gādīgus saimniekus gaida arī kaķi. Pat labāk šeit virtuvē ir 9 kaķi, pārsvarā runcīši. Un patiesībā lūdzu sirds, jo visiem šiem dzīvniekiem gribās mīlestību. Viņi visi meklē jaunus saimniekus un jaunas mājas. Vai ne, kaķi? Inese Supe, Valdis Lācis, 4. studija.